Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Šodien mēs aplūkosim, kā nomainīt izslēgšanas slēdzi Dyson SV14 putekļu sūcējiem. Šī ir noderīga prasme, kas var palīdzēt jums pagarināt jūsu ierīces mūžu un uzlabot tās veiktspēju. Sāksim! 1. Rīku sagatavošana. Pirms sākam pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamie rīki, skrūvgriezis, jauns izslēgšanas slēdzis un, ja nepieciešams, arī citi instrumenti, piemēram, uzgriežņa atslēga. 2. Drošība. Pirmkārt, pirms darba uzsākšanas atvienojiet putekļu sūcēju no elektrības avota. Tas ir svarīgi, lai novērstu elektriskus triecienus. 3. Korpusa atvēršana. Izmantojiet skrūvgriezi, lai noņemtu skrūves, kas tur korpusu kopā. Parasti tās atrodas putekļu sūcēja apakšā un sānos. Pārliecinieties, ka visas skrūves ir noturētas drošā vietā, lai tās nepazustu. 4. Izslēgšanas slēdža atrašana. Kad korpus ir noņemts, izslēgšanas slēdzis būs redzams. Tas parasti atrodas tuvumā motora daļai, un tam var būt pievienoti vadi. 5. Vadu atvienošana. Rūpīgi atvienojiet vadu savienojumus, atzīmējot, kur katrs vads ir pievienots. Šī informācija būs noderīga, kad uzstādīsim jauno slēdzi. 6. Jaunā slēdža uzstādīšana. Tagad ņemiet jauno izslēgšanas slēdzi un pievienojiet vadus tādā pašā secībā, kā tie tika atvienoti. Pārliecinieties, ka visi savienojumi ir droši un nav atslābināti. 7. Korpusa atkārtot uzstādīšana. Kad slēdzis ir uzstādīts, uzmanīgi atgrieziet korpusu atpakaļ. Pārliecinieties, ka visas daļas ir pareizi novietotas un ka nav palikušas brīvas detaļas. 8. Skrūvju pievilkšana. Pievienojiet visas skrūves, lai nodrošinātu, ka korpus ir cieši pievilkts. Nemēģiniet pārspīlēt skrūves, jo tas var bojāt plastmasu. 9. Ierīces pārbaude. Pēc visu darbu pabeigšanas pievienojiet putekļu sūcēju elektrības avotam un pārbaudiet, vai izslēgšanas slēdzis darbojas pareizi. Ja viss ir kārtībā, jūs esat veiksmīgi pabeiguši remonta procesu. 10. Bezmaksas diagnostika un servis. Ja jums ir kādas problēmas ar jūsu putekļu sūcēju, vai arī ja jūs neesat pārliecināts par remonta veikšanu paši, mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku un iespēju saņemt ierīci pie durvīm. Mūsu speciālisti ir gatavi palīdzēt jums. 11. Piedāvājums pirms remonta. Pirms jebkura remonta veikšanas mēs sniedzam detalizētu piedāvājumu, lai jūs zinātu, kādas izmaksas jūs sagaida. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka jūs esat apmierināts ar mūsu pakalpojumiem un ka jūsu Dyson SV14 darbojas kā jauns. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.